Tā, saku labdien dalībniekiem. Labdien! Šodien es, Viktors Oškovs un mana kolēģa Digital Clinic vadītāja Sandra Pļaviņa parunāsim par tēmu, kā reģionālajai slimnīcai nodrošināt pacientiem specialistu pieejamību. Šī tēma ir ļoti aktuālā un kļūst aizvien aktuālākā, un pat cik mēs sadarbojamies jau gan ar pašvaldībām, gan ar slimnīcām, mēs labprāt padalītos ar to, kādi izaicinājumi ir slimnīcām un kādi ir iespējamie risinājumi. Un pašā sākumā, pirms sākt runāt par pašu tēmu, es gribētu varbūt ieskicēt nedaudz, kādi galvenie jautājumi un problēmas bija identificēti iepriekšējā webinārā, kas bija domāts gan slimnīcām, gan pašvaldībām, gan arī sociālajiem aprūpes centriem. Pat cik piedalījies vairāk nekā puse no Latvijas pašvaldībām, kuram šī tēma liekas aktuālā, tika veikta aptauja, un slimnīcu pašvaldību pārstāvji visvairāk atzīmēja sekojošās problēmas. Pirmā ir ārstu speciālistu trūkums. Tika nosauktas visdažādākas kategorijas, kā kardiologi, neirologi, LOR, ginekologi, dermatologi, visdažādāku specialitāšu ārsti, kuri, diemžēl, nevienmēr pieejami slimnīcām reģionos tad, kad šie speciālisti ir vajadzīgi. Arī bija minēta vairāk ģimenes ārstu pieejamība, kas ir arī pašvaldībām būtisks jautājums, un pat cik pašvaldības, piemēram, mēģina reģionos šo jautājumu risināt ar feldšeru un ārstu palīdzību, tad principā tika atzīmēts arī, ka pašus ārsta palīgus arī nav tik viegli atrast. Un šī situācija arī mums, ja mēs paskatāmies no datu viedokļa, ko mums pasaka dati. Dati mums pasaka, ka, ja mēs paskatāmies labajā pusē skaitļos, ir, ko mums atzīmē Ekonomikas sadarbības un attīstības organizācija Eiropas Savienības, ka mēs Latvija ir 3. vietā pēc finansējuma veselības aprūpei no otrā gala. Respektīvi, finansējums mums viens no vismazākajiem. Un, protams, šis jautājums tika pacelts diezgan bieži dažādos asociāciju līmeņos, bet joprojām situācija ir tāda, kāda ir, un diez vai viņa mainīsies. Respektīvi, slimnīcām reģionos jāmeklē risinājums esošu finansējumu ietveros un jāatrod tādu pieeju, kurā ļautu slimnīcai sniegt šos pakalpojumus kvalitatīvi un, principā, daudz funkcionālu speciālistu palīdzību, tā kā lai ir dažādas specialitātes ir pieejamas. Un es gribu varbūt citēt to, ko Sandra Pļaviņa teica, ka saulaicīgi pieejams speciālistu konsultācijas ir tieši tad, kad tas ir nepieciešams, ka tas ir viens no svarīgākajiem jautājumiem. Jo slimnīcām ir gan ambulatorie pakalpojumi, gan gadās arī, pieņemsim, stacionārā, kad pacients, pieņemsim, tiek izmeklēts, un vairāki pacienti ir ar hroniskām saslimšanām. Un šajā situācijā rodās, principā, nepieciešami pēc citu specialitāšu ārstu konsultācijām, un būtiski, lai tas speciālists būtu pieejams ātri. Ja viņš nav pieejams konkrētajā slimnīcā un jāgaida, pieņemsim, nedēļu, kamēr varbūt no blakus esošās slimnīcas speciālists var sniegt konsultācijas, tad stacionārā esošais pacients, viņš nesaņem nepieciešamas konsultācijas. Un kopumā runājot par ierobežotu speciālistu pieejamību, ka ārstus piesaistīt ir pietiekoši sarežģīti. Statistika saka, ka ievērojama daļa no jauniem ārstiem, apmēram 10% nolem, principā, nepalikt Latvijā. Mēs nezinām faktisko situāciju. Un lielākā daļa ārstu tomēr paliek Rīgā, bet reģionā arī ir iedzīvotāji, kuriem to pakalpojumu jānodrošina. Un ierobežot speciālistu klases uz vietas, pacientu plūsmas nosūtīšana arī uz augstāka līmeņa slimnīcām, tad, kad tas ir nepieciešams. Un lokāli mazāks pakalpojumu klāsts ir pieejams, paildzinās gaidīšanas laiki, un mēs varam runāt arī par to, ka pat ja pacients, pieņemsim, vai iedzīvotājs piesakās uz valsts apmaksātiem pakalpojumiem, lai šo pakalpojumu saņemtu, bieži vien jāgaida mēnešiem ilgi. Un bieži vien jābrauc uz citu pilsētu, no kā vietēji iedzīvotāji bieži vien arī izvairās,
viņi vēlētos saņemt pakalpojumu tepat savā novadā, bet ja tas pakalpojums nav pieejams, viņi var arī principā viņu vispār neizmantot, kas pasliktina arī iznākumu. Un pacienta ceļš, kā viņš izskatās no vajadzības viedokļa, ja mēs paskatāmies no pacienta skata punkta, ka ārstu trūkums slimnīcā pacientam, tad, kad nepieciešama konsultācija, viņam vai nu jāorganizē transports, kas arī rāda izmaksas, kādam viņam jāizveido vai pašam jāizbrauc uz augstāku līmeņa slimnīcu, un arī rodās papildus izmaksas šajā sakarā un arī laika zūdums, kas principā padara šo pieeju netik efektīvu un dārgu, un ja, pieņemsim, tā slimība tik ielaista, tad vispār jāsauc ātro palīdzību, kas ir principā valstī rāda vēl lielāks izdevums. Risinājums, kādu mēs varam ieskicēt šodien, ir Digital Clinic piedāvātais risinājums, ka slimnīcā var iesaistīt Digital Clinic un iesniegt pieteikumu Digital Clinic, un ārsta konsultācija būtu pieejama 1-3 dienu laikā. Ne tikai konsultācija, šeit var minēt arī, ka specialista slēdzieni ir pieejami, ārstēšana plāna sagatavošana, un vispār šie specialisti var būt kā papildus spēks tieši jūsu kolektīvam, jūsu slimnīcas kolektīvam. Pacients tiek izrakstīts un veiksmīgi uz vietas var turpināt ārstēšanu, kas ir stipri pātrina un uzlabo pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem. Es gribu teikt, ka varbūt maza piezīmīte, ka ja jums radīsies jautājumi, jūs varat tepat čatā rakstīt jautājumus, beigās būs jautājumu atbilžu sesija, un mēs varēsim izskatīt tieši tos jautājumus, kuri interesē jūs. Un runājot... Viktor? Jā, lūdzu. Viktor, lūdzu pārbauda, vai nav kāds, kas vēlas vēl tikt iekšā Zoomā. Labi, tūlīt apturēsim uz mirklīti. Jā, mums diezgan daudz kolēģi ir, kuri pievienojas. Paldies. Labdien! Labdien! Es atvainojos, ka mēs varbūt nelaidam laicīgi nepamanījām. Jā. Citīgi 5 reizes mēģinājām pieslēgties, domājam, ka tas nav citīgi. Labi, mēs mazliet tad paskriesim atpakaļ, tāpēc, ka, drusku vēlāk pieslēdzoties, mēs nepamanījām, atvainojamies. Maz drusciņi ieskicējot ļoti īsi ievadu daļu vēlreiz tiem kolēģiem, kuri pievienojas pirms tam. Vēlreiz pat statistiku iepriekš notikušajiem webināriem, kurā piedalījās slimnīcas un pašvaldības, kuras ieinteresētas primārās veselības nodrošināšana novados. Šie pārstāvji, jo piedalījās vairāk nekā pusi Latvijas pašvaldību, atzīmē ārstu trūkumu un ģimenes ārsta trūkumu kā galvenās problēmas, kuras apgrūtina pakalpojumu sniegšanu reģionos. Statistikas dati mums rāda to, ka mums vismazākais finansējums Latvijā, principā mēs esam 3. no gala, un situācija diez vai mainīsies. Tas nozīmē, slimnīcam jāmeklē risinājums esošā gandrīz vai finansējuma ietvaros. Nekādas būtiskas investīcijas nav paredzētas, diemžēl jāsaka. Un, kā saka Sandra Pļaviņa, viens no svarīgākajiem jautājumiem ir saulaicīgi pieejams specialistu konsultācijas tieši tad, kad tas ir nepieciešams arī reģionos. Jo mēs nerunājam par Rīgu, Rīgā ir pieejamas kliniskās universitātes slimnīcās un dažādas klinikas un ārsta specialitātes, mēs runājam tieši par slimnīcām reģionos. Un ierobežota pieejamībā viņa, principā samazina lokālo pakalpojumu klāstu. Konkurēt par ārstiem kļūst aizvien grūtāk, jo ievērojama daļa no ārstiem izvēlās, principā, arī turpināt karjeru ārpus Latvijas, vai arī paliek Rīgā, un reģioniem ļoti grūti konkurēt par ārstu pieejamību. Un tas ceļš, ko mēs bijām iezīmējuši, esam sākuši iezīmēt, ka ņemot vērā pacienta vēlmi, pacienti gaida, ka viņi var saņemt pakalpojumu savā novadā, tuvu mājām, kad risinājums varbūt, ka slimnīcā var noslēgt līgumu ar Digital Clinic. Mēs parādīsim piemērus, kur kopā ar ministru jau ir atklāt šādu tipu kabinets. Un konkrētas specialitātes ārsts ir pieejams 1 līdz 3 dienu laikā. Tātad viņš var būt pieejams gan ambulatorijai konsultācijai, gan arī, ja
pacients ievietots stacionārā un atklājās, pieņemsim, kaut kādās hroniskās saslimšanas, kur ir nepieciešama ārsta, citas specialitātes ārsta konsultācija, kurš slimnīcā nav pieejams. Tātad mēs nodrošinām pieejamību, izmantojot telemedicīnas pakalpojumu. Un runājot par to, kādas specialitātes ir pieejamas, mēs parādīsim tūlītās, ka ir pieejams vairāk nekā 20 dažādas specialitātes. Slimnīcai nav nepieciešama sava štata vieta, jo jūs pieslēdzat šo specialistu tad, kad viņš ir vajadzīgs, viņš var būt jūsu aizmugure, atbalsts arī jūsu speciālistam, arī konsilijā piedalīties, piemēram, atkarībā no tas vajadzības, kāda slimnīcai rodās, jūs varat tā kā paļauties uz šī specialista. Un pieteikums slimnīcai, specialists tiešsaistē, slēdziens, ārstēšanas plāns, izvērtējums, viedoklis, pieņemsim, vai novērtējums izmeklējumiem arī ir pieejams. Un, ja pastamies uz to, kādas specialitātes ir pieejamas, tad šeit var redzēt, ka ārstu skaits ir liels. Jūs redzat, man aizmugurē ir karte ar karodziņam, tātad tas ir mūsu partnerības visā Latvijā, tātad mums ir partnerības principā ļoti daudzām klinikām un lieliem veselības centriem. Un tad mēs principā balstamies ne tikai uz mūsu resursiem, kas ir digital klinika, bet mums arī ir partneri resursi. Tātad mēs principā nodrošinām gandrīz jebkādu principā specialitātes ārstu, var teikt, un atsevišķi apakšā varat redzēt, ka digital klinika vēl nodrošināt diagnostisko izmeklējumu, aprakstu, izvērtēšanu un interpretāciju, jums palīdzot jūsu ārstiem saulaicīgi sagatavot, pieņemt ārstēšanas lēmumus, nevis gaidīt, kamēr varbūt pēc nedēļas vai kad ir pieejams, pieņemsim, radiologs vai, cita specialitātes ārsts, kurš var šo slēdzienu izvērtēt. Es vēlreiz atkārtošu tikai, kā čatā jūs varat uzdot jautājumus, un beigās mēs izlasīsim šos jautājumus un sniegsim atbildes, vai arī pēc tam dialogu formā arī ir iespējams uzdot jautājumus. Un čatā tiks ievietot arī anketiņa, kuru aizpildot mēs varam pēc tam šo materiālu kopā ar video ierakstu arī nosūtīt, lai jūs paši varētu noskatīties vai ar kolēģiem padalīties. Tā ir maza atkāpīte. Un nedaudz varbūt no arī viena nesenā notikuma, ka Līvānu slimnīcā kopā ar veselības ministru Hosam Abu Merī un veselības nozares pārstāvjiem, Nacionālo veselības dienestu, veselības inspekciju un citām iestādēm, kuras piedalījās, tika svinīgi atklāt Līvānu slimnīcām attālināto konsultāciju kabinets, kurā var saņemt pakalpojumu. Šeit es varbūt lūkšu nedaudz komentēt Sandru, kā tas ir notika un kāda ir loma tieši šim kabinetam. Lūdzu, Sandra. Jā. Slimnīca uzsāka sadarbību ar Digital Clinic, jo izvērtējot to, ko mēs darām, ko mēs piedāvājam, kādus pakalpojumus piedāvājam, slimnīcai tie bija ļoti aktuāli un ļoti svarīgi. Ja. Ņemot vērā to, ka Digital Clinic strādā jau 5. gadu, mums ir ļoti plašs ārstu klāsts, ārstu speciālistu klāsts, kuri viens otru arī aizvieto, un mēs sadarbojamies tikai ar tiem ārstiem, kas ir aktīvi praktizējoši, kas vienlaicīgi strādā arī stacionāros vai citās ārstniecības iestādēs. Viņi var strādāt Gaļezerā, Stradiņu slimnīcā, VC4, pirmajā slimnīcā. Te man grūti nosaukt pat visas citas ārstniecības iestādes, kur mūsu ārsti strādā, un tas vēl ir arī tāds labs nosacījums tam, kad viņu prakse ir aktīva, un viņi jau vairākus gadus, visi mūsu ārsti jau daudzus gadus strādā telemedicīnā. Tas nozīmē, ka sniedz konsultācijas attālinātā formātā. Šo konsultāciju sniegšana arī prasa zināmas iemaņas, zināmu pieredzi no ārsta puses. Un līdz ar to klientiem tas ir ļoti novērtēts no klientu puses, noderīgs pakalpojums. Tad, kad viņi nevar no Līvāniem vai no Smiltenes aizbraukt uz Rīgu vai uz Daugavpili. Un ņemot vērā to, ka slimnīcās šie speciālisti vai nu ir pieejami ļoti reti, vai nu ir pieejami reizi mēnesī, reumatologs, endokrinologs, un ja pacients iestājas stacionārā ar
piemēram, endokrinoloģisku problēmu, bet stacionārā endokrinologs nav, ir internists, tad šīs problēmas risināšana aizņem diezgan daudz laika, jo slimnīcā nevar uzsākt pilnvērtīgu ārstēšanu daudzos gadījumos. Bet šeit mēs piesaistot endokrinologu, kurš 2 dienu laikā sniedz konsultāciju, izvērtē analīžu rezultātus, ja nepieciešams, viņš uzraksta norīkojumu papildus analīzēm, kuras nepieciešams veikt, vēl atrodoties pacientiņam slimnīcā. Un tad, kad ir saņemti šo analīžu rezultāti, tad endokrinologs sniedz savu izvērstu slēdzienu ar savām rekomendācijām. Un internists izvērtējot kopumā pacienta stāvoklī, citas saslimšanas, var uzsākt operatīvu ārstēšanu. Un pēc tam, kad pacientiņš atgriežas mājās, viņš var turpināt atrasties tā paša endokrinologa uzraudzībā periodiski. Reizi 3 vai 6 mēnešos, kā mēs kolēģi visi zinām, ir jāveic atkārtotas vismaz elementārās analīzes, ko var izdarīt jebkurā reģionā uz vietas, bet atkarībā no tā var tad koriģēt ārstēšanas terapijas kursu. Ja? Un mēs bijām ļoti gandarīti un priecīgi par to, ka mums bija ļoti lieliska iespēja atklāt Līvānu slimnīcā attālināto konsultāciju kabinetu. Mēs šī kabineta darbībai pievēršam ļoti lielu uzmanību, jo Līvāna ir diezgan liels reģions, un slimnīcā iegriežas pacienti ne tikai tie, kas ārstējas slimnīcā, un kuram vajadzīgs, kā es jau iepriekš minēju, varbūt vajadzīga speciālista konsultācija. Uz slimnīcu saņemt attālināto konsultāciju var ierasties jebkurš iedzīvotājs no apkārt esošām vietām. Ja viņš atnāk uz slimnīcu, piesaka konsultāciju, attiecīgā laikā medicīnas darbinieks, slimnīcas darbinieks palīdz pieslēgties, ja cilvēkam nav tādas prasmes pašam. Un notiek konsultācija, savukārt visi slēdzieni un rekomendācijas, protams, tiek izdrukāti no slimnīcas puses, un klientiņš, pacientiņš saņemot šos rezultātus, dodas mājās vai uzreiz uz aptieku, ja? Kā kurā gadījumā. Un šeit bija tas svinīgais brīdis, kad mēs atklājām šo kabinetu, ko ļoti atzinīgi novērtēja arī daudzas valsts institūcijas, un kā jau mans kolēģis Viktors teica, piedalījās gan NVD vadībā, gan Veselības inspekcija, gan arī, protams, mūsu ministrs, viņš arī bija ļoti gandarīts un priecīgs par to, ka tāda iespēja tiek dota reģionu slimnīcām un ka mēs cenšamies nodrošināt to pieejamību tad, kad viņi tur tiešām nav un rītdien viņi arī nebūs un parīt arī. Lūk, tas ir par to mūsu kabinetu. Vēl pāris papildinājumi. Ja, no manas puses, kā tad strādā Digital Clinic? Kas ir mūsu ārsti? Jūs jau saprotat, ir ļoti daudz ārsti, kas ir štatā, un ir arī ļoti daudz partneri. Bet vienlaicīgi mēs nodrošinām arī to darbu 7 dienas nedēļā. Tas nozīmē, ka svētdien vakarā, 31. decembrī vakarā vai Jāņu dienā, jebkurš mūsu pacientiņš var griezties klinikā un saņemt stundas laikā ģimenes ārsta internista konsultāciju un 1 līdz 3 dienu laikā speciālista konsultāciju. Protams, daudzas specialitātes mēs nodrošinām 1 dienas laikā. Tas ir dermatologs, neirologs, kardiologs. Ja stacionārā slimnīcā vajag aprakstīt kardiogrammu, kas ir veikta pacientam, vai kādu citu izmeklējumu, kas viņam ir veikts, tad to var izdarīt ļoti operatīvi un ātri, negaidot, kad kāds speciālists, kuru piesaistīs ārsts, kas ir ārstējošais ārsts pacientam, tad beidzot varēs novērtēt šo situāciju. Ja? Šajos gadījumos mēs varam operatīvi, ātri un efektīvi palīdzēt pacientam. Protams, šeit mums jāņem vērā, ka ne absolūti visas specialitātes var nodrošināt konsultācijas attālināti. Ja? To mēs, kolēģi, kā būdami mediķi, saprotam, bet mēs šeit orientējamies uz tām situācijām, uz tām specialitātēm, kurās mēs varam nodrošināt pacientam arī attālināto konsultāciju. Protams, šeit neiet runa par operatīvu ārstēšanu, par ķirurģiju, varbūt par klātienes acu ārsta konsultāciju, ja, bet ļoti daudzos gadījumos pēc pirmreizējās klātienes konsultācijas mēs varam turpināt pacienta novērošanu arī attālināti. Gan tas pats oftalmologs, gan loru speciālists, gan, lai cik tas nebūtu, varbūt liktos pirmajā brīdī neiespējami, bet arī ginekologs un urologs.
tad, kad nav jāveic izmeklēšana uz vietas, kad nav jānovērtē vai jāveic operatīvā ārstēšana, hroniskas saslimšanas, PSA līmeņus vai ginekoloģiskas problēmas, kas ir konservatīvā rutīnas aprūpē, to visu var zināmā laika posmā darīt arī attālināti. Un pacientiņš tādā gadījumā rūpējas par savu veselību saulaicīgi, un veselība tā ir kvalitatīvāka dzīve un labbūtība, ja, ņemot vēl vērā to, ka mūsu valstī ir ļoti daudz cilvēku, kas ir vidēja gadu gājuma un vecāki, ja, tad hroniskas saslimšanas šeit itin bieži mēs tām sastopamies uz katra soļa, ja, katram otram Latvijas iedzīvotājiem ir hroniskas saslimšanas, tā mums saka statistika. Un šeit ir tas ceļš, kā novērot šīs slimības, kā neielaist viņas tieši apāsinājumu stadijās, ja, un saulaicīgi izvairoties no neatliekamās palīdzības, izsaukšanas vai akūtas steidzamas hospitalizācijas, ārstēt pacientiņu. Jā, paldies, Sandra. Es gribu atzīmēt varbūt to, ko mēs redzam arī no veselības ministrijas un iestāžu puses, kas ir būtisks. Jā, būtisks ir tas, ka arī savā stratēģijā, veselības ministrijas stratēģijā, jaunajā regulējumā, viņi uzsver nepieciešamību pēc multidisciplinārām komandām. Protams, slimnīcās nevienmēr to var nodrošināt, bet ministrija ļoti atzinīgi novērtēja, pieņemsim, šādu iniciatīvu, redzot, ka viņa tiešām uzlabo pakalpojumu pieejamību. Un ministrija meklē tādu sadarbības formu ar slimnīcām, kā ne tikai finansējumu paprasot papildus, bet viņi grib redzēt, ka parādās pretī ir tā multidisciplinārā pakalpojuma pieejamība. Un ja slimnīca, pieņemsim, šādu pakalpojumu atver savā slimnīcā, pat reģionā, tad principā paplašinās pakalpojumu klāsts, un tas ir, ka reiz varbūt stiprina konkrētas slimnīcas pozīcijas reģionā un arī veselības ministrijas acīs. Mēs mazdrusciņi varbūt ieskicēsim īsu video par to, kā ir gājis tajā atklāšanā, un vēlāk arī būs 2 ārstu stāsti, lai jūs varbūt dzirdētu, kādā veidā tas pakalpojums var reāli sniegt. Bet šobrīd maz tāds ieskats šai te atklāšanā. Es gribēju saņemt ārsta Tas ir maz ieskats, bet tādā ziņā šis pasākums arī no ministrijas puses tika novērtēts ļoti atzinīgi, kā moderna inovācija, kura vērsto tieši pakalpojumu pieejamību. Un ieguvumi, ko mēs gribētu uzsvert šeit slimnīcām no šādas sadarbības, ir mazāk pārvešanās, samazinās nepieciešamība pacientu transportēt uz augstāku līmeņa slimnīcu, arī noslodzes samazinās, jo stacionārā vairāk pacientu var ārstēt uz vietas, samazinās noslodzi uz pašu stacionāru. Tuvu mājām tas ir no paša pacienta viedokļa ir ļoti svarīgs moments, ko viņi sagaida no savas pašvaldības, no savas slimnīcās. Viņi negrib braukt, un arī cilvēki gados, seniori, pieņemsim, nelabprāt brauc, bet arī jaunas ģimenes, kuras nolēmušas palikt savā novadā, viņi arī sagaida, ka veselības aprūpe viņam ir pieejama tepat uz vietas, ja? Modernāka un ar vairākām specialitātēm. Un, protams, augstāka apmierinātība, jo sniedzot šāda tipa pakalpojumu sākumā, varbūt cilvēki mēs redzam, ka, lai saka, varbūt uztver to brīžiem kritiski, viņi saka, kā tad var attālināt sniegt konsultāciju, bet to, ko mēs esam ievērojuši praktiski, ka sākumā seniors, kad atnāk, piemēram, uz konsultāciju un konsultācija tiek sniegta, un viņš redz, ka ārsts ir tepatās blakus, un tas ārsts, kas interesējas par viņu veselības stāvokli un izzina, un viņam ir pieejami visi izmeklējumi dokumenti, visā vēsture, ko viņš redz no e-veselības un, pieņemsim, laboratoriskie izmeklējumi. Un viņš jūt, ka tas ārsts tepat ir pieejams, nākošreiz viņš jau sapucējas, atnāk ar šlipsītu un gatavs, ka, lai saka, un grib redzēt to pašu ārstu. Tad tas pierāda tikai to, ka pakalpojums tiešām uzlabo arī klienta apmierinātību. Un arī tas veicina varbūt arī budžetu veiksmīgāku slimnīcām, tāpēc, ka Diagnosis Related Groups, DRG budžets kļūst stabilāks, jo
parādās papildus varbūt diagnozes, ar kurām slimnīca tiek galā, ar kurām iepriekš varbūt slimnīcai nebija iespējams tikt galā un vajadzēja kaut kur pacientu meklēt citu speciālistu. Un labāka sadarbība, jo starpdisciplinārā komanda ir pieejama tieši jūsu slimnīcai, un jūs varat, principā, paļauties uz šiem specialistiem un konsultēties. Jā, un es vēl papildināšu, ka, protams, stāstot par senioriem, mums ļoti veiksmīga sadarbība ir ar sociālās aprūpes centriem izveidojusies, kuri pēc būtības ir daļēji medicīnas iestāde, daļēji tomēr pansionāts pacientiem, jo tur ļoti daudz ir senioru vecuma klientiņi dzīvo, un ļoti aktīvi sociālās aprūpes centri izmanto tieši mūsu pakalpojumus, jo tad viņiem nav jātērē resursu un samazina viņu izdevumus, kas saistīti ar transportēšanu, papildus štata noslogošanu, un tiklīdz pacientiņš saņem šo konsultāciju, viņš to arī jau sāk novērtēt. Savukārt, tajos gadījumos, kad pacientam ir pēcinsulta stāvoklis, pēcinfarkta stāvoklis, mūsu fiziorehabilitologi un fizioterapeiti var pat attālināti piesaistīties pozicionēšanā un šo pacientu vingrošanā. Ja, tas arī ir ļoti, ļoti novērtēts, jo pretējā gadījumā pacientiņš paliek gulošs un tur var būt daudzas komplikācijas, ieskaitot izgulējumus un daudzas citas lietas. Bet ņemot vērā to, ka mūsu profesionālie fizioterapeiti un fiziorehabilitologi ar šo strādā, tad mēs esam tāds kā atbalsts arī šajos jautājumos. Ja. Un tas nav jāgaida 9 mēneši, ja, jo mums burtiski pāris dienas atpakaļ arī bija no vienas iestādes pacientiņš, kurš bija pierakstīts pie reumatologa pēc 8 mēnešiem, bet mēs to konsultāciju organizējam jau nākošajā rītā. Nu, lūk tā. Jā, tātad virzoties tālāk ir tas ārstēšanas modelis varbūt gan operatīvs, tātad sākumā jāpiesaka pakalpojums Digital Clinic platformā, konsultācija pieejama principā 24-72 stundu laikā, tātad 1 līdz 3 dienām. Konsultācijas, slēdziena sagatavošana, ārstēšanas plāna izstrādē un tad korigēta terapija un pacienta veiksmīgā izrakstīšana ar skaidru turpmāku plānu vai arī ambulatorās konsultācijas, turpmāk uzraudzība arī kļūst pieejama. Šeit es gribētu varbūt parādīt piemēru. Šeit būs tāds 15 minūšu garš video, kur 2 ārsti no iepriekšējā webināra. Šoreiz mēs varbūt neaicinājām viņus, jo, lai viņi tā kā tieši savu darbu dara, bet mēs jums parādīsim video no iepriekšējā webināra, kas bija domāts arī slimnīcām un pašvaldībām, kur profesors Vitolds Mackevičs un dermatologa doktora Lasma Kalnberze dalās ar savu pieredzi, kā viņi sniedz konsultācijas attālināti, kā to uztur pacienti, kāds sanāk rezultāts, un varbūt paskatīsimies šo video un pēc tam izrunāsim arī to rezultātu. Jā, es varu arī stāstīt. Paldies vispirms par uzaicinājumu padalīties ar manu pieredzi. Sāku es strādāt attālināti laikā, kad klātienes konsultācijas bija ierobežotas, bet no manas pieredzes šobrīd tikai arvien vairāk tas ir kļuvis populāri. Cilvēki arī saprot, ka tas ir ērti un ne tikai tajos gadījumos, kad ir smagi pacienti, kas varbūt fiziski nevar tā kā nokļūt pie speciālista, bet arī tīri ērtuma ziņā cilvēki, kuri ir aizņemti, kuri paši sev ir salikoši grafiku tādu, ka nevar izrauties, un arī lielākoties cilvēki grib saņemt kaut kādas atbildes uzreiz. Un, protams, tas ir arī saprotami, jo viņi ir uztraukušies par savu veselību un kaut vai, lai viņus tā kā nomierinātu un dotu kaut kādu atbildi. Un es varu teikt, ka jā, tas viss tā veiksmīgi ir arī, kā es redzu, kā tas ir arī sanācis, gan no pacienta puses, gan arī es pati varbūt, sākotnēji, protams, tas likās mazliet tā, dīvaini, jo es esmu pieradusi strādāt, protams, klātienē, gan ambulatorija, strādāju privātās klīnikās, gan arī stacionārā dermatoloģijas nodaļā Rīgas Austrumu Klīniskās Universitātes slimnīcas ietvaros, un sākotnēji arī es jūtu, ka pacientiem bija tāda mazliet skeptiska noskaņa, vai tiešām var pilnvērtīgi to konsultāciju
saņemt, un pēc tam gan viņi, gan arī es pats sapratu, ka viss kārtībā, ņemot vērā arī, varbūt par cik es stāstu par sevi, tad vairāk kā 15 gadus man ir pieredze, un līdz ar to noteikti daudz lietas ir, tā kā jau skaidrs arī, kā mēs šobrīd tās konsultācijas organizējam, tātad pacients atsūta bildes, kas ir man vajadzīgas kvalitatīvi. Protams, es varu palūgt kādreiz pārfotografēt, bet tieši dermatoloģija, lai kā varbūt izklausītos dīvaini, bet ļoti veiksmīgi var gandrīz visos gadījumos arī attālināti nokonsultēt. Un ja ir nepieciešama papildus izmeklējumi, tad var nosūtīt pacientu konkrēti uz laboratoriju uz analīzēm no ādas vai uz laboratoriju asins analīzes, urīna analīzes vai jebkādas citas. Un tās situācijas ir visdažādākās un vienmēr var kaut ko palīdzēt. Tātad pacients varbūt grib saņemt sākotnēji tās rekomendācijas uz izmeklējumiem, un kas arī ir svarīgi, un tad, kad viņš ierodās klātienē, tad viņš, ja tas ir nepieciešams, jo to es izstāstīšu, kuros gadījumos ir noteikti vajadzīga klātienē, tad vismaz viņš jau ir nācis tā kā sagatavojies, lai nav jātērē laiks, tā kā vēl pēc tam, ka viņi nosūtīs uz tām analīzēm. Un būtībā, jā, visos gadījumos var palīdzēt, ko mēs noteikti skatāmies klātienē. Ja tieši par dermatoloģiju runājam, tad tie ir ādas veidojumi, gan labdabīgie, gan aizdomīgie, teiksim, dzimumzīmes, papilomas, seborēiskās keratozes, hemangiomas, jebkurš veidojums, tas mums ir jāskatās noteikti klātienē ar dermatoskopu. Tas ir mazs tāds aparāts mums lielā palielinājumā, tā kā mikroskops un speciāli apgaismojumā, un attālināti diagnozi nekad neliekam. Bet arī šajā gadījumā cilvēks ir vērsies, teiksim, ar jautājumu par ādas veidojumiem, un es viņam varu ieteikt, kur tieši griezties, lai viņam atkal nav jātērē laiks nonākot kaut kur, kur viņam nevar palīdzēt, jo runājot dermatoloģijā ir arī ļoti tāda šobrīd specializācija šaurāka. Ir daudz dermatologu, kas strādā tikai estētiskajā dermatoloģijā, dažādas procedūras sejai, injekcijas, un viņi, ja pacients nonāks pie šāda dermatologa, viņš to veidojumu tāpat viņam neoperēs, negriezīs, tad viņš būs vēl iztērējis laiku uz to konsultāciju. Bet es viņam varu vismaz pateikt, kur konkrēti griezties, un tad jau viņš var jau arī laika ziņā iekonomēt un iet uzreiz, kur viņam palīdzēs. Sākumā man likās, kas tā par konsultāciju, ka es tā kā nevaru viņam varbūt pati palīdzēt, bet pēc tam es sapratu, ka tā informācija arī ir ļoti noderīga, un kaut vai tā ir tā kā īsā tāda vizija, īsā konsultācija, kur viņam sniedz rekomendāciju, kā rīkoties. Jā, tā kā būtībā es tikai varu teikt to, ka viss ir attīstījies un, manuprāt, ļoti veiksmīgi, un pacienti, jā, arī to tā kā ļoti, ļoti izmanto. Lāsma, paldies liels par stāstu. Jā, un es dodu vārdu varbūt Vitoldam, doktoram Vitoldam Mackevičam. Lūdzu, Vitold, mēs aicinām padalīties arī ar jūsu pieredzi. Jā, labdien visiem! Es paskatījos, ka mana sadarbība ar digitālo klīniku ir no decembra 2022. gada, tā kā 3 gadi. Pašam liekas, ka ir uzkrāta jau diezgan pieredze šajā sadarbībā. No endokrinologa viedokļa, laikam vispirms gribētos pieminēt visbiežāko endokrino patoloģiju, cukura diabēts. Un šajā sakarā, protams, ir individuālas pacientu pieteikšanās konsultācijas, bet ir arī no iestādēm bijušas, kā jau te izskanēja, pārsvarā tas ir bijis no pansionātiem, un vismaz pāris pansionāti no Talsu puses, un tajā gadījumā
Arī tur ir pacients kameras priekšā, ārstam redzams, blakus sēž medmāsiņa ar dokumentāciju, tā kā var ārsts uzdot jautājumus gan pašam pacientam par pašsajūtu un kādus precizējošus jautājumus, bet blakus ar medicīnisko dokumentāciju jebkurā brīdī tiek noziņotas analīzes vai kādi izmeklējumi, tā kā ir šāda te komandas sadarbība. Un, ja ar insulīnu saistītu cukuru diabētu, tad uzreiz var arī noskaidrot, ja tas ir pansionāta apstākļi, kādi konkrēti insulīni ir pieejami, ko ārsts var izvēlēties un pieskaņot, nevis ieteikt kaut ko un nezinām, vai tāds insulīns atradīsies. Tā kā uzreiz var šādus jautājumus atrisināt. Un, protams, ka arī ērtība, kā var savlaicīgi pacienta dokumentāciju pievienot digitālā klinikā. Un ārsts vai konkrēti gadījumā es varu iepriekš iepazīties, apskatīt, un tas ir diezgan nozīmīgi, ka var jau analīzes savlaicīgi redzēt, nevis tikai šajā paredzētajā online laikā. Līdz ar to pēc konsultācijas tātad ārsts izrakstā, sagatavo slēdzienu, kas e-pastā nonāk vai no pacientam vai šai iestādēji. Un tāpat jāatzīmē, ka var un arī praktizējam analīžu nozīmēšanu. Es saprotu, ka digitālā klinika pamatā sadarbojas ar Gulbja laboratoriju. Tātad pacienti var šajā laboratorijā iet un nodot nepieciešamās nozīmētās analīzes, pie kam, kad es nosūtu savu nosūtījumu, analīžu pieteikumu, tad uzreiz atpakaļ man pienāk numurs, jeb kods no laboratorijas, kas apliecina, ar kādu ir reģistrēts laboratorijā. Šo numuru es varu savā slēdzienā pacientam noziņot, tas viņam dot papildus pārliecību, ka ja gadījumā kāda varbūt aizkavēšanās ar viņa analīžu paņemšanu, tad šis numurs uzreiz var parādīt, viegli atrast, kas ir bijis nozīmēts. Tāpat arī ārsts var receptes izrakstīt, un arī to daram un veicam, gan parastas, gan arī speciālās receptes kompensētiem medikamentiem. Teikt, certificēts speciālists ir tiesīgs tās izrakstīt. Un tad jau parasti, kad es redzu, kad šī recepte ir jau nonākusi aptieku tīklā, tad arī sūtu pacientam slēdzienu, kur arī pieminēts, ka jau recepte ir izrakstīta un var droši doties un medikamentu saņemt. Protams, arī citus izmeklējumus nozīmējam. Tātad, ja ir nepieciešams ultrasonografija vai ehokardio vai tirioloģijā mums ir ķēvās adatas funkcijas biopsija aizdomīgu mezglu gadījumā, un tāpat arī datortomogrāfiskie un magnētiskie rezonanses izmeklējumi. Tos pacientam nosūtam un tālāk tos var izmantot. Tātad tas būtu par cukura diabētu. Jā, un parasti šie gadījumi no pansionātiem, tā kā šodien jau izskanēja, ir bijuši samērā steidzami, jo ir konstatēts pēkšņi liels ievērojams cukura paaugstinājums, un tur var ketoacidozes situācija tuvoties un apziņas traucējumi, tā ka būtībā divi varianti, vai tiešām vest uz slimnīcu stacionāru, vai ātra rīcība ar precīzu insulīna režīmu uzsākšanu. Tad otrā problēma pēc diabetoloģijas, var teikt, tirioloģija, bieži vairogdziedzera problēmas pacienti piesakās apspriest attālināti. Ne tikai apspriest, bet ārstēt, jā. Un vairogdziedzera vai tā ir hipertirioze, vai bieži autoimūna slimība ar hipotiriozi, un tad ir
teikt, nepieciešamiem vairogdzēdera hormona papildinājumi. Atkal bieži vien pacienti jau pievieno izmeklējumus, tur tireotropais hormons T3, T4, kādreiz vajag vēl antivielas noteikti, to visu varam tātad pacientam rekomendēt. Un pilnīgi, šobrīd arī no Liepājas puses paciente, kurai pēc kāda laika viņa vēlas vēl atkārtoti precizēt, vai terapija norit precīzi, un viņas simptomus varam novērtēt un pilnīgi attālināti bez klātienes apmeklēšanas var ārstēt šādu vairogdzēdera patoloģiju. Un tad trešā grupā, tad varbūt citas nedaudz retākas, bet ļoti nozīmīgas endokrīnas patoloģijas. Tātad bija pieminēta arteriāla hipertenzija un ir speciāla grupa endokrīnas arteriālas hipertenzijas, jeb sekundāras. Tur var būt tātad aldosteronisms, tur var būt Kušinga sindroms, var būt feohromocitoma, var būt paratiroīdea patoloģija ar kalcija iesaisti. Ikdienā, tas ir tiešām endokrologam jāpiedomā un speciāli izmeklējumi, lai apstiprinātu, izslēgtu šādas patoloģijas. Protams, visu spektru var varbūt pat neuzskaitīt, ir policistisku olnīti sindroms sievietēm. Tad ir liela grupa ar palielināta svara problēmām, adipozitāti. Un tieši kā sagadīšanās šodien man ir paredzēta pievakarā konsultācija, kur mamma piesaka 14 gadus vecam bērnam, dēlam, kuram svars 140 kg. Un pieminēts, ka dietoloģiskie rekomendācijas vai ar dietologu pasākumi nav devuši rezultātu, un pieteikšanās pie bērnu endokrinologa pēc pusgada pieejama. Un jau, kā teikt, endokrinologam vispirms jau fonā pirmā doma, tūlīt jāskatās, vai nav tāds Kušinga sindroms, un tā var būt adenoma, tumors virsnierē vai hiperplāzija, kortizols jāsāk skatīties, un arī caur ekrānu var arī bieži vien paprasīt, lai parāda vēdera ādu, vai nav strijas, sarkanās, tipiskās Kušinga, tā ka uzreiz jau var teikt, pusceļā diagnoze vai novērtējums varētu būt. Tāpat arī par iepriekš minēto vairogdzēderi, arī caur ekrānu var redzēt, ir vai nav palielinājums struma, kā mēs sakam, un tā. Bet, tālāk jau tāpat ultrasono novērtēšana. Un tad arī retāk ir hipofīzes patoloģija, tur tādas prolaktinomas un citas patoloģijas. Līdz ar to, kā teikt, šī pieredze ir diezgan pozitīva šai sadarbībā. Ir arī bijuši pieteikumi konsultācijas no ārzemēm, latviešu valodā runājoši pacienti no Lielbritānijas, Londonas, no Vācijas. Viens vīrietis piezvana, viņš esot šobrīd ASV, Teksasā un brauc ar auto un ir piestājis ceļa malā, jo viņam pienāca konsultācijas laiks. Un dzirdamība bija tik ideāla, it kā šis pacients atrastos te blakus kabinetā. Tas bija tāpat pārsteidzoši. Tā kā, arī ir bijis, var angļu valodā konsultēt, arī vācu valodā, savu doktora darbu Austrijā, Zalcburgā izstrādāju. Tā kā, bet, tāda, varbūt ārzemju pacientu izmantošana digitālā klinikā varētu būt varbūt arī nākotnes jautājums. Liekas, ka būšu ieskicējis to tādu spektru, ar ko līdz šim sadarbībā ar digitālo kliniku ir iznācis endokrinologa jomā darboties. Paldies par uzmanību. Tā, mēs ieskicējam nedaudz to ārstu stāstu, bet nosūtīsim pēc tam jums šo prezentāciju, aizpildot anketu, lai jums saglabājas arī gan video, gan šis stāsts. Tagad nedaudz par pakalpojumu saturu, kā izskatās pakalpojums pats. Pakalpojums ir aprakstīts šajā lapā slimnīcam Digital Clinic LV. Ir pieejamas pakas, tur varat atrast arī savu slimnīcu, lai redzētu, kāda ir tas pakas piedāvājums, kas ir ietverts. Galvenais, ko mēs nodrošinām, ir specialistu pieejamību.
ja jūsu slimnīcu tas interesē, tad mēs varam arī nodrošināt šāda līdzīga, teiksim, pakalpojuma sniegšanu, līdzīgi, ka, pieņemsim, citur mēs organizējam. Tā kā aicinām vērsties uz šo lapu un tur atrast visu informāciju, kas ir par šo pakalpojumu. Labprāt arī izrunātu atsevišķi tieši jūsu slimnīcu vajadzības, jo mēs zinām, ka katrā reģionā ir situācija nedaudz savādāka, ir lielākas slimnīcas ar lielāku, kā es saku, speciālistu klāstu, ir mazākas slimnīcas, kur ir varbūt savādākas grūtības. Ja jūs interesē, mēs labprāt arī satiktos arī individuāli ar katru no jums. To lūdzu atzīmēt varbūt anketā, kas tiks ielikta čatā. Aicinām jūs aizpildīt šo anketu un varbūt izteikt, kas tieši jūsu slimnīcu interesē. Tad mēs ar Sandru varētu sazināties, varbūt atsevišķu sarunu organizēt, varam pat atbraukt, lai pārunātu jūsu slimnīcas vajadzības. Aicinām šo, nekautrēties sākt šādu projektu, jo mēs redzam pozitīvu atzinumu no Veselības ministrijas un iestāžu puses, ka šis pakalpojums tiešām ir labs un domāts, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību. Un šeit ir mūsu kontakti, kurus arī nosūtīsim kopā ar prezentāciju. Varat rakstīt vai arī atzīmēt anketiņā, kādu informācijas vēlētos varbūt saņemt no mūsu puses. Un šobrīd, es domāju, mēs varam pievērsties jautājumiem. Sākumā es varbūt apstīšos, kādi jautājumi mums ir čatā. Tā, vienu mirklīti, paskatīsimies. Tā, Dobeles un apkārtnes slimnīcā. Es domāju, varbūt es lūkšu Sandru, tā kā atbildēt. Tātad par kādām konsultācijām iet runa, maksas vai valsts apmaksātām jautājums? Jā, Digital Clinic sniedz maksas konsultācijas. Tikai un vienīgi šobrīd maksas konsultācijas. Tas ir pamatojums tam ir ārsta laiks, ārsta profesionalitāte un tas, ka šo konsultāciju ārsts sniedz ne tikai darba laikā, viņš to var, kā arī profesors minēja, sniegt vakarā vai arī brīvdienās. Tāpēc konsultācijas ir pieejamas, bet viņas ir maksas. Jā, tad jautājums no Līgas ir, cik pacienti pirmajā nedēļā izmantojušas konsultācijas Līvanas slimnīcā? Šis notikums ir pavisam svaigs, es teiktu, bet varbūt Sandra var nokomentēt. Līvānu slimnīcā tā attālināto konsultāciju punkts tika atvērts 1. februārī, un pa šo nedēļu 5 pacientiņi ir sazinājušies ar mums konsultācijas saņemšanai. Jā, tad ir Kristīne uzdod jautājumu, kā klasiski organizēt naudas plūsmu, pacients maksā ārstniecības iestādei un tad tālāk jums. Un vai saprotu pareizi, ka samaksa ir mēneša maksa, tad par katru konsultāciju pēc jūsu cenrāžu? Jā, tieši tā. Samaksa ir mēneša maksa par pieejamību un šo speciālistu nodrošināšanu. Konsultācijas maksa ir atbilstoši cenrādim. Konsultācijas maksai tiek piemērota slimnīcai arī atlaide no klasiskā cenrāža. Un norēķini var notikt divējādi, ja pacientam ir bankas karte, bankas terminālī, mēs dodam mobīlo bankas terminālīti, un viņš tur var veikt samaksu. Otrs variants, viņš var veikt samaksu ārstniecības iestādē, kurā viņš ir iegriezies vai kurā viņš ārstēs, un tad ārstniecības iestāde veic samaksu Digital Klinikai. Viss ir domāts pacienta ērtībām, sākot ar bankas karti un beidzot ar skaidrās naudas iemaksu kasē. Šeit jāpiebilst, ka šis pakalpojums veidots tā, lai apzinoties, ka slimnīcām un arī novadiem ir ierobežoti budžeti, lai tas izmaksas būtu ļoti budžetam draudzīgs. Tas izmaksas ir daudz mazāks nekā pat viena štata vieta, teiksim, slimnīcā, ja mēs tā runājam. Un arī skatoties uz valsts apmaksātiem pakalpojumiem, ar kuriem mēs varam salīdzināt šo pakalpojumu, mēs redzam, ka viņš nav gluži bezmaksas, viņš ir nosacīta bezmaksas, jo kamēr mēs viņu sagaidām, kamēr pacients saņem vispār, viņš var nesagaidīt to pakalpojumu kā tādu, kas ir galvenais varbūt apstākļus, kuru jāņem vērā. Un otrais ir, ka pat tad, kad tas pakalpojums pieejams, lai tiktu uz to vietu, kur viņš ir pieejams, lai aizbrauktu tur, atgrieztos, ja pieņemsim no sociālā aprūpes centra, pieņemsim, vai pacientu, tur vēl sociālais darbinieks brauc līdzi, kas arī ir izmaksas, un pēc tam paši saci atzīst, ka
tad, kad tas darbinieks atgriežas no tā nosacīta bezmaksas pakalpojuma, tas darbinieks ir ļoti saguris, un viņš vairs nevar īsti pildīt savus pienākumus. Jā, no Līvānu slimnīcas arī bija pacientes zvans, kura vēlējās saņemt reumatologa konsultāciju. Tuvākais laiks, kas viņai bija tur pēc daudziem mēnešiem, un viņa teica, kā tad tā konsultācija maksās 57 eiro, tas ir ļoti daudz. Tad mēs viņai uzdevām jautājumu, kur jums būs konsultācija. No Līvāniem būs jābrauc uz Daugavpili viņai, tas ir pirmais. Viņa pati nebrauc, viņai būs jāņem līdz dēls, kuram ir mašīna, dēls ņems brīvdienu darbā, un līdz ar to tas būs arī transporta izdevumi pēc tiem 8 mēnešiem. Un, ja viņa saka, ka es būtu gatava, bet tā naudas summa ir priekš manī pa lielu, šajā gadījumā mēs piedāvājam arī dalītos maksājumus, var sadalīt uz 5 mēnešiem to konsultācijas maksu. Un kas vēl? Ja pacientīte arī pēc 8 mēnešiem dotos pie tā reumatologa uz Daugavpili, viņš pirmajā apskates laikā viņš tāpat nevarēs nozīmēt ārstēšanu, jo viņam jānozīmē ir analīzes, izmeklējumi, kādi var būt papildus diagnostiski izmeklējumi, un tad nākamā konsultācija atkal būs pēc 6 mēnešiem, lai viņš to varētu izvērtēt. Mūsu gadījumā tas var notikt viss kopā, viss kompleks, plus mīnus nedēļas laikā. Jā. Turklāt atkārtotas konsultācijas izmaksā lētāk. Tas arī varbūt jāatzīmē. Jā, protams, jā. Tā jautājums vēl no Dobeles un apkārtnes slimnīcas. Kurš nodrošina visu aprīkojumu kabinetam? Laba ziņa ir tāda, ka speciāls aprīkojums kabinetam nav vajadzīgs. Ja? Kabinetam ir nepieciešams dators ar mikrofonu un kameru un pieslēgums internetam. Līdz šim visās iestādēs, kur mēs atvērām attālināto konsultāciju kabinetu, šo varēja nodrošināt, bet, ja ir kaut kādas problēmas, tad mēs, protams, šajā gadījumā individuāli pieejam šim jautājumam un skatāmies, kā kopīgi var to jautājumu atrisināt. Jo bieži vien pacientiņš tiek konsultēts arī atrodoties palātā, un tad, ja slimnīcas resursā ir planšete, tad ar planšeti. Ja nē, tad, protams, var pieslēgties virtuālam kabinetam, Smart Medical virtuālam kabinetam arī no telefona. Jā, un jautājums no Aijas, vai pēc maksas specialista konsultācijas nozīmētie izmeklējumi arī būs saņemami tikai par maksu? Tas atkarājās no speciālista. Ja speciālistam ir līgums ar NVD, tad viņi būs valsts apmaksāti. Ja ne, tad ar šo norīkojumu, kurš ir pieejams elektroniski, protams, pacientiņš var iesniegt šo norīkojumu savam ģimenes ārstam, un ģimenes ārsts tad šo izmeklējumu arī valsts apmaksātu pacientiņam sagatavo. Jā, principā var arī uzdot jautājumus ne tikai čatā, mēs varam arī uzklausīt jautājumus no kolēģiem, ja tādi ir. Tā kā lūdzu droši varat, pat cik mēs neesam tik daudz, droši varat uzdot jautājumus, ja tādi ir. Un tad mēs aicinām arī aizpildīt anketu. Jūs redzat, ir čatā atzīmējam saiti, kuru aicinām varbūt uzklikšķināt un aizpildīt anketu, lai mēs zinātu jūsu viedokli, kur jūs varat arī atstāt ziņu par to, kādu komunikāciju no mums jūs gribētu, jo mēs labprāt pielāgot šo pakalpojumu tieši jūsu slimnīcās vajadzībām, arī uzklausīt par to, kur jūs redzat nepieciešamību, kādu atbalstu, kādai jomā. Un pēc anketas aizpildīšanas mēs nosūtīsim visiem, kas aizpildīs anketu, nosūtīsim gan šo prezentāciju, šo materiālu. Šai materiāli būs saites uz tiem video, ko mēs rādījām jums, lai jūs un jūsu kolēģi varētu apstīties. Un aicinam uz šo sadarbību, jo redzam, ka patiesībā slimnīcas vērtība stipri pieaug, ja tas pakalpojumu klāsts, ko jūs sniedzat, arī kļūst plašāks, un noteikti arī jūsu pašvaldība jūs atbalstīs to, ko mēs redzējam arī tajās pašvaldībās un novados, kur mēs sadarbojamies. Mēs redzam, ka gan deputāti sākumā uzdodot jautājumus, pēc tam saka, ka ar atzinību, ka tomēr tas pakalpojums arī viņam palīdz, ka, lai saka, iedzīvotājiem ieskatīties labāk, ka pašvaldība rūpējās par viņam, jo, ka, lai saka, īpaši jau senioriem viņam gribās, lai pašvaldība viņam uzdevinātu nevis piparkūks Ziemassvētkos, bet ārsta konsultāciju. Tas ir tas, ko cilvēki sagaida. Un jūsu slimnīcas arī vērtība pieaugs. Tā kā mēs esam atvērti sadarbībai un sakam jums paldies par dalību
šajā webinārā. Vairāk jautājumu nav, vai tā. Jā, formiņa vēlreiz pievienot beigās, un tad sakam jums paldies, gaidīsim aizpildītas formas. Paldies, kolēģi! Būsim gatavi atbildēt uz visiem jūsu jautājumiem. Jā, paldies!